Sveicināti, cienījamie skatītāji, klausītāji, mūsu aprit prasmes, jau 5. epizodē. Pateicoties jums, mēs turpinām strādāt, pateicoties jūsu komentāriem, pateicoties jūsu labu vēlējumiem. Un šodien ir pienākusi kārta, starp citu, es iepriekšējā raidījumā par to runāju, ir pienākusi kārta parunāt par apkaimēm un parunāt par to, kā tad apkaimes kopienas un kā šo apkaimju un kopienu aktīvisti var padarīt visu mūsu dzīvi labāku. Un ņemot vērā to, ka Ekonomikas kultūras augstskola ir šī raidieraksta organizatore, un mēs atrodamies Grīziņkalnā, tad loģiski, ka mēs esam uzaicinājuši sarunu arī Grīziņkalna apkaimes biedrību. Un pie mums šodien studijā viesojas Marta Kotello, sveika Marta, Sveiks. Un Marta Bergmane. Sveiks. Sāksim ar to, pastāstiet, ar ko jūs nodarbojas, sāksim ar Martu, kāda ir jūsu loma attiecīgi apkaimē, ar ko jūs paralēli nodarbojaties, pastāstiet maksimāli par sevi, lai pēc tam tālāk šī saruna jau virzītos uz šo te jūsu specifiku. Sveiki visiem. Es esmu Marta Kotello no Grīziņkalna, dzīvoju Grīziņkalnā. Jau šķiet 11 gadus. Un tad, šeit es droši vien esmu pateicoties tam, ka pirms 2,5 gadiem biju viena no dibinātājiem Grīziņkalna apkaimes biedrībai. Tā ir biedrība, kur ir apkaimes biedrība, kur ir vislielākā Rīgā, ar mazliet virs 150 biedriem. Tas ir ļoti daudz priekš apkaimes biedrības. Un es arī nekautrēšos teikt, ka arī visjaudīgākā un viskaļākā biedrība. Ar to es lepojos. Jā, es esmu valdes locekle arī. Un pēc profesijas es esmu arhitekts. Jā. Esmu arī apkaimju alianses valdē, arī, kas ir Rīgas apkaimju biedrība jumta organizācija. Arī tur Grīziņkalns ir iekšā pie vadības. Jā. Jāatzīst, ka es ar Grīziņkalnu esmu saistīts kopš augstskola. Tātad kopš mēs esam pie jums parādījuši, bet esmu ļoti, var teikt, iemīlējies tajā rajonā, jo esmu atklājis priekš sevis ļoti interesantas vietas, un cik es atceros Grīziņkalnu pirms gadiem 10, un kāds Grīziņkalns ir tagad, es esmu patiešām ļoti pozitīvi pārsteigts ar patīkamu skatu uz Grīziņkalnu. Tagad sāku arī vēsturiski pētīt. Tur ļoti daudz interesants lietas, kur vēsturiski tramvajs ir gājis, par ko mēs parunāsim arī par to tirdziņu. Tā kā Grīziņkalns tiešām arī klausītāji un skatītāji, ja jums liekas, jūs par Grīziņkalnu visu zinat, nē, tā nav. Iedziļinieties visā tajā, un tur tiešām ir ļoti daudz interesantas lietas, arhitektūra un tā. Tā, un tad Marta Bergmane šoreiz. Jā, es esmu Marta Bergmane. Savā ikdienā profesionālajā dzīvē esmu sociālas uzņēmējdarbības un sociālo inovāciju eksperta, bet es esmu arī Grīziņkalna apkaimes biedrības aktīva biedre un viena no Grīziņkalna mantu maiņas organizatoriem un arī idejas autora. Un jums, es sapratu, tā nav konkrēta lokācija, bet tas ir pasākums, kas notiek kaut kādā konkrētā laika posmā. Mantu maiņa ir pasākums, kuru mēs organizējam jau 2 gadus. 5. aprīlī būs jau 7. pasākums. Un tas nav mantu maiņas punkts, bet tas ir pasākums, ko mēs organizējam 2 reizes gadā aptuveni. Un lokācija ir, mums mājas mantu maiņai ir Koka Rīga, kas ir krāsotāju 12, vai ne? Jā. Un varbūt tuvākais pasākums, lai tad arī klausītājs. Tuvākais pasākums ir 5. aprīlis. Cikos? No 12 līdz 4. Tad viss arī aicināti. Marta, parunāsim par apkaimi, jo daudziem klausītājiem, un es esmu pārliecināts arī skatītājiem, tai skaitā varētu rasties jautājums, kas tad īsti apkaimi ir. Jo pēdējos gados gan mainījās attiecīgi Rīgas pārvaldība un mainījās arī Rīgas stratēģija, un tad bieži vien bija tāda neskaidrība. Tad tiek lietots vārds rajons, tad tiek lietots vārds apkaime, tad tiek lietots vārds kopienas. Varbūt var paskaidrot, kā tas viss atšķirās un kādas ir tās funkcijas. Man pašai vārds apkaimes ļoti patīk, apkaime. Varbūt tas ir tāpēc, ka es esmu uzaugusi Jūrmalā, Kauguros. Bērnību pavadīju mikrorajonā. Jā, tas arī bija tāds termins. Tā kā, bet tā tomēr arī ir apkaime. Tā ir Jūrmalas apkaime.
Un man īstenībā tas brīdis ļoti patika, kad pārgāja no šī te vai guļam rajons, vai mikrorajons, vai vispār rajons. Tas ir ļoti forši, viņi tā kaut kādā žargonā varbūt lietot to vārdu, bet man šķiet apkaime ir tāds cieņpilnāks nosaukums, un viņš tā daudz maz izlīdzina. Tur nav tagad guļam rajoni, un tad ir kaut kāds, tur meža parks, un nezinu, tur pļaunieki, piemēram, ka tās viss ir apkaimes. Un Rīgā tā tad ir ļoti daudz apkaimi, 58. Jā, tā kā es domāju, arī to daudz nezinu. Un tātad, apkaimi, tā ir tāda, es drīzāk teiktu, ka apkaimes robeža ir nevis tā, ko var ieguglēt Google Maps, kad ieraksta, piemēram, Agenskalns vai Teika, bet tā ir tāda telpiska, tāda telpiskuma un tāda sajūtu, tāda kombinācija, vai esot kaut kādā konkrētā vietā, tu jūties, kā tu jūties, kā tev tas izskatās no vienas puses, vai izskatās pēc pļauniekiem, vai izskatās pēc dārciema, vai izskatās Torņkalnā, vai tas Torņkalns vairāk, vai tā kā Agenskalns kaut kas pēc sajūtām, un tad tur viss savijās kopā kaut kādas asociācijas, un tad... un tad ir tā sajūta, kā tu jūties tur, jo, teiksim, man Grīziņkalns ir ļoti liels. Tā kā tās robežas ir ļoti nosacītas, jebkurā gadījumā, bet tad, un vārds kopiena, tas jau ir tie cilvēki, kas ir... Kas veido kaut kādas saiknes, veido kaut kādas attiecības, kuriem ir kaut kādas kopīgas intereses un kaut kādi mērķi, vai ne, kaut kāds sajūta, kaut ko, ka gribās kaut ko darīt kopā, tā ir kopiena, Un juridiski jūs esat... Biedrība. Jūs esat biedrība. Jā. Un tu minēji 52 apkaimes. 58. 58 apkaimes, Ir kaut kāda, es nezinu, no Rīgas domas kaut kāda pārvaldība, kur Rīgas doma zina, kurš ir katrā attiecīgi apkaimē atbildīgais vai par biedrību, jo, piemēram, kas ir ļoti interesanti, skatoties Facebookā un sociālos tīklos ir izveidot šīs te apkaimju kontaktpunktu koordinātoru vietas. Tas arī saistās, un, piemēram, kā ir Grīziņkalnā. Vai apkaimes koordinators ir saistīts ar Grīziņkalnu, ar jūsu biedrību, jo kāpēc es to jautāju, jo man vienreiz kādā pasākumā mans bijušais students stādījās priekšā, un viņš palielījās ar to, ka tagad viņš vada 9 Rīgas apkaimes, un man tas uzreiz likās, kā tas ir iespējams, ko nozīmē vadīt 9 Rīgas apkaimes, jo mēs tā kā saprotam, ka tur uz vietas ir jābūt kaut kādai izpratnē par to, kā šis jautājums. Tātad tie iedzīvotāji, kas ir apvienojušies apkaimes biedrībā, tā ir tāda pašiniciatīva un tāds, es nezinu, tiešākais, arī hobijs, un tiešākais veids, kā sanākot kopā, apvienojoties, vairāk vismaz nekā 2 cilvēkiem, var kaut ko izdarīt, Lūk, un tātad, ja es nemaldos, tad tas bija, man liekas, 20. gadā vai 21. gada sākumā, tātad tika nomainīts, tātad no šīm te Rīgā bija izpildu direkcijas, tika nomainīts uz tiem, tad tika izveidots apkaimju iedzīvotāju centrs, kas ir Rīgas pašvaldības iestāde. Un tad tika ļoti, man liekas, tā ideja ļoti laba, kad ir tātad šie apkaimju koordinātori, kas ir Rīgas domas Rīgas pašvaldības darbinieki, kuri ir pa tādām zonām tā kā sadalīti, viņiem tāpēc arī ir kāds cilvēks, kuram tad vienam koordinatoram tur, piemēram, ir 9 apkaimes, vai tur 8 vai 7, un tad tas koordinators, viņš ir kā tā viens pieturas aģentūra starp iedzīvotāju un pašvaldību. Tad attiecīgi arī ar biedrību, arī ar apkaimes biedrību un pašvaldību. Protams, apkaimes biedrībai tas koordinators ir, tur zelta kontakts, jo tad koordinators pēc tam to kaut kādu jautājumu, kaut kādu problēmu, ko viņš tur saņem, viņam ir uzreiz, es, protams, nezinu, vai viņam tur ir sarakstīts vai kā, bet viņš zina uzreiz, kuram to aizsūtīt, un tad uz pašvaldības konkrētu departamentu. Un tā. Līdz ar to tas notiek ļoti ātri, un viņš uz daudziem jautājumiem var ļoti ātri atbildēt, Un pie viņa var vērsties jebkurš iedzīvotājs arī. Tā kā, Bet var gadīties tā, ka, piemēram, ir apkaime, bet viņiem nav savas oficiāli juridiskās biedrības. Tā visticamāk, ir apkaimes, kur tā ir, bet es domāju, tādas ļoti
Ļoti maz, jā, bet ir. Un īstenībā Grīziņkalns arī tapa īstenībā tikai pirms 2,5 gadiem, jo mēs esam ļoti jauna biedrība. Par mums, man liekas, jaunāka, ja es tagad nesamalošos, mēs šeit ir Pļaunieki, un Plesku dāles biedrība ir tikai laikam jaunākas, ja es neko neputroju. Jā. Tā kā mēs arī īstenībā, jo ir biedrības, ir apkaimju biedrības, teiksim, tur Vecmelgrāvim, ir ļoti sena biedrība, Meža parkam ļoti sena biedrība, kurām ir jau 11 gadi, jā, Sarkandaugava. Jā. Bet man liekas, tu ļoti pareizi pateici, ka tā kopiena attiecīgi ir tādu interešu klubiņš varētu, laikam, varbūt neteiksim interešu klubiņš. Kaimiņu klubiņš, tas ir kaimiņu klubiņš. Jā, kaimiņu kas klubiņš. laikam, jā. Kaimiņu būšana. Un šī kaimiņu būšana, viņa apkopo arī, teiksim, jau skaidrs, ka biedrību kā tādu un vēl visas interesētās puses, piemēram, šajā gadījumā Grīziņkalnā, tā varbūt augstskola, tas varbūt, teiksim, Geto Games, par ko mēs vēl parunāsim, ka tas viss arī pieder pie kopienas. Bet augstskola, piemēram, vai attiecīgi Geto Games juridiski varētu nebūt jūsu biedrībā, piemēram, vai ne? Tas ir tā, lai saprastu, ka tu tās neāds. Okay. Jā, tas jau kā jebkurā biedrībā, vai ne? Jā, un ir biedri iestājās pēc savām interesēm, vai ne? Un tas ir no pašiniciatīvas atkarīgs. Un es saprotu, biedrībā var iestāties kurš vēlas, jā, attiecīgi, jā. Jā. Nu, ir, protams, neliels tāds, kā to latviski saka, es nezinu, face controls, jā, nu mēs tā pārbaudām, jā. Nu labi. Pēc tam īstenībā tas biedra status man šķiet ļoti ekskluzīvs, nu es uz Marta varbūt pateikt, vai ir vai nav, man pašai liekas ļoti ekskluzīvs, jo ir tas biedru čats un tie biedru čatā ir tā, man šķiet ļoti daudz noderīgas informācijas un biedri par visu uzzina pirmie. Nu jā. Jo mums sūta arī preses relīzes pat taisno kaut kāds, kas varbūt pēc kādām 2 stundām tikai uzzinās visi rīdznieki. Grīziņkalnieši to uzzina 2 stundas. Man liekas, ka tu droši vien arī vairāk zini par apkaimju biedrībām. Viņas noteikti arī ir ļoti dažādas. Jo mūsējā ir ļoti aktīva un liela un jaudīga, bet noteikti arī ir apkaimju biedrības, kuras darbojas no citos veidos. Tāpēc mūsu biedrībā notiek šādi, bet katrā citā apkaimju biedrībā varbūt būs bišķiņ kaut kā savādāk vai ne, citādāk. Ok, labi. Tagad parunāsim par pasākumiem, ko organizē biedrības. Marta pastāst par šo maiņas pasākumu punktu un varbūt pastāst no tā brīža, kad tev ienāca prātā ideja, kā tu to organizēji un kā tas tika saistīts ar biedrību, lai arī pārējie klausītāji, skatītāji tā tad saprastu to, ka viss nāk, ka jebkurš gala rezultāts nāk pārsvarā no iniciatīvas, vai ne? Tāpēc noteikti ir, jā. Tad varbūt var izstāstīt, kā gāja. Jā, pirmkārt, pasākums, par kuru mēs runājam, ir Grīziņkalnu, Mantu maiņa Grīziņkalnā. Un šis pasākums, kuram mēs svinēsim 2 gadu jubileju 5. aprīlī, kas liekas diezgan seriāli no vienas puses. Un mēs esam organizējuši jau 7 šādus pasākumus, un mēs sākām 23. gadā, jā, tad tā arī sanāk 23. gadā. Un es esmu šī pasākuma idejas autora, un šis pasākums un tā koncepts ir, droši vien to varētu devēt par manu tādu bagāžu no manas 7 gadu pieredzes dzīvot ārzemēs. Tas ir tā mana bagāža, ko es atvedu atpakaļ mājās pārvācoties. Un šī ideja pie manis, proti, pašu to mantu maiņu vai drēbju maiņas vai mantu maiņas principus es iemācījos dzīvojot Kopenhāgenā. Kopenhāgenā es studēju sociālo uzņēmējdarbību un vadību, un studiju prakses laikā man praksa bija sociāla uzņēmumā, un tur mēs reizi sezonā rīkojām mantu maiņas pasākumus, kas bija tādi maza apmēri, 50 cilvēki, pagrabstāva kafēnīcā. Cilvēki varēja atnest drēbes, kas ir labā stāvoklī, lietojams, bet kas viņiem vairs nav vajadzīgas, un tas samainīt bet, ko viņi tur atrod un ko viņi tur iekāro. Bet tas patiešām bija tāds maza mēroga, tā 50 cilvēki maksimums pasākums. Bet man tas likās ļoti forši, jo man vienmēr licies, ka tas attiecības, kas mums ir izveidojušās ar lietām, arī mūsu ekonomiskajā kontekstā ir tāds ļoti šaubīgas, un man tas kaut kā nekad nav licies pareizi, ka mēs vienkārši pērkam, palietojam un izmetam, un tāpēc man tā ideja ļoti patika. Un tādā brīdī, kad es pārvērcos atpakaļ uz Rīgu, tad es 22. gadā pārvērcos atpakaļ uz Rīgu un ievācos Grīziņkalnā, labākajā apkaimē Rīgā.
Un 23. gadā es padzirdēju, ka manā apkaimē ir biedrība, kura rīko fórumu pirmo. Un es domāju, es esmu savā gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē, ar aktīvismu sapratusi, ka kopienās ir liels spēks. Un es domāju, man ir jāiziet apsīties, kas tur notiek, kas ir šie cilvēki, kas šo organizē. Un tā es arī aizgāju, konstatēju, ka ne tikai tas ir ļoti labi organizēts pasākums ar ļoti noslīpētu programmu, konceptu, ka viss ir ļoti forši un jaudīgi, bet ka arī tie cilvēki, kas to organizē, ir ļoti cilvēciski, simpātiski, un es atceros, ka es pie sevis padomāju, ar šiem cilvēkiem kopā būtu ļoti forši darīt kopā. Un tad pēc fóruma es pildot biedru anketu, pieteicos biedrībā, pildīju biedru anketu, un tur bija jautājums, kā es vēlos iesaistīties biedrībā, kāds varētu būt mans potenciālais pienesums. Un es apspiedu sevī to konkrēto latviešu kautrību, kas mums mēdz būt ierakstīt daudz punkti, un teicu, ka varētu mēs mēģināt mūsu apkaimē iedzīvināt aprits ekonomikas principus, un ka viens no veidiem varētu būt veidot kaut kāda veida drēbju, mantu, lietu maiņu. Un tad pāris nedēļas vēlāk man WhatsAppā rakstīja nepazīstams numurs, kas bija Andrejs, kas ir viens no valdes locekļiem, un teica, forši ideja, darām. Un man jau tad nebija īsti, kur vairs atkāpties, jo man bija cilvēki, kur teica, bet baigi labi, darām. Un tā mēs kopā sākam darīt, un tā jau mēs 2 gadus darām. Un mums patiesībā pirmajā pasākumā mēs nezinājām, pirmais pasākums bija tas, kur mēs nezinājām, mēs paši ļoti daudz ko mēģinājām saprast, kā mums to pārnest uz tādu bišķiņu lielāku telpu, uz nevis vienkārši tikai mazu pagrabu kafēnīcu, bet jau pirmkārt lielākām telpām. Mēs nezinājām, ar cik cilvēkiem rēķināties, un tad mēs tur tā taustījāmies, bet pirmajā pasākumā mēs 12. vērām durvis, un mums stāvēja rinda. Un jau pirmajā pasākumā mums bija ļoti daudz cilvēku, un tad mēs tā aiz intereses esam sākuši beidzot skaitīt tos cilvēkus, un pēdējā pasākumā 4 stundu laikā bija ap 700 cilvēkiem. Tā kā tie nav tādi mazi 50 cilvēku pagrabu pasākumi. Tie ir diezgan apjomīgi lieli pasākumi ar daudz cilvēkiem, par ko mēs esam, protams, ļoti priecīgi un ļoti lepojamies. Cik vispār Grīziņkalnā ir iedzīvotāji? 12,000. Tas ir uz papīra. Jā, tas ir skaidrs. Līdz ar to labi 700 salīdzināt uz visu apkārt. Varbūt jau kāds nāk mēs jau vienojāmies, ka tur tā robeža nav jau skaidra, varbūt nāk no tuvākajām. Patiesībā brauc ne tikai no tuvākajām apkaimēm, bet mums brauc no citām pilsētām. Kā ir, varbūt jūs pētījāt pieredzi citās apkaimēs arī kaut kas līdzīgs notiek? Vai jūs bijāt pirmie, kas to ievies, un tagad jau pārējie mācīt? Mums negribas gluži tā skaļi teikt, ka mēs esam pirmie, jo es zinu, ka man toreiz par praktisko pusi es sazinājos ar organizatoriem, kas bija taisījuši līdzīgu veidu pasākumu Agenskalna tirgu vienu. Jā, tas. Tāds bija bijis, un līdz ar to es ar, man liekas, ka tas nebija caur dabas fondu, man šķiet, bet, un es zinu, ka es sazinājos ar cilvēkiem, kas organizē, lai viņi pārunātu, kā viņiem tur veicies un ko mēs varētu paņemt no viņu pieredzes. Tāpēc mums negribās gluži teikt, ka mēs bijām pirmie. Es zinu, ka mantu mājas notiek arī Viskaļos, ko mēs ļoti prieks redzēt, un arī mēs esam redzējuši šur tur pamanījuši. Viens brīvboda, bet viņiem ir vēl atsevišķi arī pasākumu veidā. Man šķiet, ka tas uzrādās kaut kur pēc mums, bet tas patiesībā galīgi nav būtiski, jo mēs katru reizi, kad mēs pamanām, ka kāds kaut kur organizē kaut ko nedaudz līdzīgu mantu maiņām, lai kādā apmērā tas nebūtu, vai tie būtu 5 cilvēki vai 900, mums vienmēr normāls prieks to redzēt, un ja kāds no mums ir iedvesmojies, mēs esam tikai priecīgi un būtu ar prieku gatavi dalīties ar mūsu pieredzi, lai arī citās apkaimēs šo var ieviest. Tātad vienu vārdu sakot, tie, kas mūs klausās no citām apkaimēm, sāciet ar to, ka uzziniet,
kā jūs apkārt saucās, ja jūs vēl to neziniet, ja? Paskatieties apkārt, kādas ir biedrības un kas notiek, un ja jūs tiešām gribat kaut ko mainīt vai ieviest vai izdarīt labu, tad vienkārši lūdzu stājieties iekšā biedrībās, meklējiet atbildīgos cilvēkus un tālāk kaut ko dariet. Ja? Un tas pats, manuprāt, attiec arī uz problēmām, jo tātad šī biedrība jau risina arī problēmas, kas ir ar Grīziņkalnu. Piemēram, šis slavenais stāsts ar Ghetto Games. Varbūt var pastāstīt, kā tur tas viss bija un kā jūs reaģējāt. Tā, tēma ļoti plaša, Jā. Bet viņu var droši vien, mēģināšu kaut kā tā īsi izstāstīt. Tad Grīziņkalna apkaimes biedrība šobrīd ir tiesvedībā Rīgas pašvaldība. Kur biedrības Street Basket, kas ir zinām kā Ghetto Games, kas ir kā trešā pusē. Tur īsumā nestāstot šo ļoti gari un plaši. Šis ir stāsts par to, ka mums ir jāiemācās dzīvot cieņpilnāk un jāiemācās dzīvot tādā advancētākā sabiedrībā, advancētākā pilsētā, kur arī troksnis, ikdienas apskaņot pasākumu troksnis, ka tā ir lieta, kurai nav tāds bezizmēra, ja, kura nevar būt bezizmēra un bez pilnībā nekādas kontrolas, bez nekādas sarkanās līnijas, ka šis tā kā būtu par daudz, jā. Lūk, jā, tā kā pamat tēma un pamat problēma ir troksnis. Varbūt tiem, kas, protams, kas nedzīvo Grīziņkalnā vai arī neapmeklē, varbūt Ghetto Games pasākums, tad tā ir visa vasara, kā viņi sākās no Raimonda Elbakena dzimšanas dienas 13. maija, noslēdzās parasti augusta vidū. Principā tie ir tad apskaņot pasākumi, kas notiek Grīziņkalna parkā, tātad 2, 3, 4 reizes nedēļā, tātad visu dienu. Lūk, un tas notiek jau, galvenais nesamalot, tad šitā būs 16. sezona vai 17. sezona, jā, kaut kas tāds, ar cik gadiem. Jā. Lūk, tā kā, jā, un citās Eiropas pilsētās tātad trokšņu jautājums. Es šobrīd nerunāju par nakts dzīvi, un tur ir citi cilvēki, kas par šo cīnās. Jā, mēs vairāk tad esam par to, ka tas ir ikdienas apskaņotu pasākumu trokšņa līmenis, jā, kur tātad, diemžēl, arī joprojām ar visu tiesvedību, tātad Rīgas pašvaldība absolūti neizrāda ne mazāko iniciatīvu to risināt. Tā kā, jā, tas tad nav stāsts nekādā ziņā absolūti kategoriski noliedz, jebkādas, kas ir kaut kāds klejo bāmas par to, ka mums bērnu sports nepatīk, kaut kas tam līdzīgs, tas ir absolūts muļķības. Jā. Šeit ir runa tikai un vienīgi par mūsdienīgu dzīvi pilsētā, kur šīs dažādās intereses ir jāspēj salāgot. Un šeit skumjākais ir tas, ka tā kā pašvaldība, jā, kurai par to būtu jārūpējās. Jā, tieši tā jāsalāgo ir jauniešu sports, kuram ir jābūt aktīvam. Mēs arī to visu laiku arī esam teikuši, ka Ghetto Games pasākumi ir, tas ir kaut kas absolūti unikāls, jā, un tam ir jāpaliek Grīziņā un bez šaubām. Tur šaubu nav. Vienkārši šis trokšņa līmenis, viņš ir, tas ir tiešām tik prasti, kā pagriezt maģi klusāk, jā, bet, tur tik viegli tas neiet. Šis ir kaut kas ļoti līdzīgs, kā tagad ar tālmācību, jā, ka nevis iedziļināties, bet aizliegt, un tad es sapratu, ka toreiz arī bija tas pirmais. Nav vispār stāsts par aizliekšanu nekādā ziņā. Man liekas, ka tur uz tiem pirmiem posmiem bija aizliegts. Tur ir tāds juridisks nianses, jo tur ir, jo šo te zemi pašvaldība dod, tad sabiedriskā labuma organizācijai konkrēti tad biedrībai Street Basket bez maksas un attiecīgi politisks balsojums vai šo zemi iedod, un tur ir lēmumi un līgumi, un tad tur rīdī, kad iestājās tiesvedība, tur ir kaut kādas procedūras, kuras pie konkrētas mēdīju pieejas tiek attiecīgi arī pavērstas, jā, un tad tas viss tā bija ļoti tā sāstāti. Bet šis notikums, man liekas, bija tāds, viss skaļākais, kas saistās tieši ar iedzīvotājiem, ar apkaimes biedrībām, vai ne? Tā kā tas jums uguns kristības. Jā, bez šābām. Īstenībā, jā, jo droši vien otrais es varbūt pat tam neietu, negribētu iet cauri, bet tur nav absolūti nekā patīkama.
kā jau Bet biedri bija vairāki biedri, tiešām vairāk, jā, kuri teica, ka viņi pat iestājās biedrībā, lai beidzot, kāds viņus sadzirdētu, jo politiķi bija nākuši, politiķi bija nākuši un solījuši, kaut ko tur izdomāsim. Un tur tiešām īstenībā tā tēma ir pavisam vienkārši, ir jāatrod labākā praksa tiem decibeliem, mērīšana jau notiek, tā kā tur tādā ziņā cepuri nostājās, Street Basketam un Ghetto Games, ka viņi ir, mērītājs ir salikuši, tikai jautājums, ko ar tiem mērījumiem darīt, un kāda ir tā robeža, un tad, attiecīgi, mēs tur pētījām Pasaules veselības organizāciju vadlīnijas, kāda ir labā prakse, kāda dara arī citās Eiropas pilsētās, un tā, jo tas skaļums ir tiešām pamatīgs, Tā kā, Skaļums ir pamatīgs, un īstenībā es vairāk kārtīgi esmu piedalījies attiecīgi arī šajos pasākumos, un man vienmēr pat diezgan nepatīkami ir atrasties pat tajā vietā, priekš manis tas ir pa skaļu, un man uz laiku likās, un to taču var bišķiņ kaut kādīgi attiecīgi. Bet, labi, šeit galvenais piemērs ir tam, ka uz to ir kaut kāda bijusi reakcija, un attiecīgi tas ir labs stāsts tam, kā iedzīvotāji attiecīgi var tiešām risināt, un man liekas, ka pilnīgi loģiski mūsdienīgā demokrātiskā valstī, ka būs cilvēki par attiecīgi un būs, kas būs pret, bet tiem, kas ir pret, ir protams, jāizvirs konkrēti argumenti, un tad var risināt, un kompromisu jau atrast var vienmēr, jo, man liekas, jūs pilnīgi pareizi arī pateicāt, ka mēs nekādi nesam par aizliekšanu, bet mēs gribam to izdarīt tā, lai tā būtu vieta, kur varētu justies visi patiešām patīkami, jo... Jā, un arī iepriekšējā vasara arī pierādīja to, ka var būt klusāk, un ka visiem, tur ir mums tāds trokšņu čats, un tur tie iedzīvotāji arī, tur arī paši tur mājās kaut ko bišķi piemēra tos decibelus, un to sūdzību nebija, tas bija, kad bija tas nosacīts tāds, tas nebija aizlieguma periods, tas bija tāds periods, kad tas viss vēl bija tāds ļoti neskaidrs, un tā skaņa bija mazāka, bet, vienkārši, man liekas, mums tā, teiksim, par tiem trokšņiem, mēs arī kā tā, Rīga konkrētās vietās ir tiešām ļoti skaļa, un mēs kaut kā to tā kā leģitimizējam, ka tas ir okei, ka viņai ir jābūt tādai nepatīkamai, ka tu ej pa Brīvības ielu, īpaši tas posms, kas īstenībā skatās Grīziņkalnā no Tallinas līdz Cēsu ielai, kas ir tā viena puse pat Grīziņkalna oficiālajās robežās, un mēs tā kā mums liekas, ka tas ir okei, kā tad var būt savādāk, bet var būt savādāk, tur var būt koki, tur var būt kaut kas, kas aizsad, tā kā absorbē to troksni, un mums tā kā visu laiku ir ar visādām šādām cīņām, tas bišķiņ virza kaut kādas lietas uz priekšu, arī to izpratni par to, ka ir kaut kādas lietas, kas ir jāpacieš, un lietas, kas nav jāpacieš. Pie mums pirmajā raidījumā bija Maija Krastiņa no Zero Waste, un viņa arī sociālos tīklos ļoti aktīvi iesaistās tieši par nakts dzīvi un par to milzumu lielo skaļumu, jo viņi dzīvo Ķīpsalā, un attiecīgi pretī ir Andreja osta, un patiešām, kad es sekoju līdzi viņai sociālos tīklos no rīta, kad es esmu piecēlies un fantastiski izgulējies, tad es skatos, ko Maija visu nakti ir darījusi, viņa rāda tos trokšņus un viss, ka patiešām, ka nav iespējams gulēt, un tas patiešām ir jāatrod kompromiss, jo jūs pareizi minējāt, mēs runājam par mūsdienīgu pilsētu vidi, kurai ir jābūt jau orientētai uz visām iedzīvotāju grupām, un šajā gadījumā pilsēta nav jāuztver kā kaut kas, kā tas bija agrāk, ka tas ir troksnis, skaļums un tā tālāk. Mēs jau Eiropā redzam ļoti daudz piemērus, tās ir vairākas pilsētas, kas ir atraduši šo kompromisu, un tur tiešām ir ļoti patīkami uzturēties, un pilsētas ir lielas, bet tās ir vairāk orientētas iedzīvotājiem, samazinot autoplūsmas un visu, lai tiešām tas viss būtu patīkamāk. Par pasākumiem vēl varbūt, kāda vēl pasākumi ir Grīziņkalnā? Es īstenībā par to mantu mājiņu gribēju piebilst. Varbūt, lai arī klausītāji tā var tā labāk vizualizēt, tas ir tādā ziņā man šeit ļoti unikāls koncepts, kurā var iesaistīties absolūti pilnīgi jebkurš cilvēks. Neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi no, nezinu, tur kaut kādām pārliecībām, jo tas, jo arī pēc apmeklētājiem var redzēt, un tur arī neprasam, nepārbaudam. Un neatkarīgi no maciņa biezuma, tas ir absolūti demokrātisks pasākums, un tāpēc arī, es domāju, viņš tik labi ir aizgājis, jo viņš ir tik nepiespiests, un tur ir labi absolūti visiem, ne? To es gribēju teikt, un tad es vēl gribēju piebilst par to, kad
tas mantu maiņas, kas varbūt ir tāds sarežģīts process, tiksim, citās apkaimēs viņu ieviest, jā, tās ir telpas, jā. Un, tādā ziņā Grīziņkalna apkaimei un Avotu apkaimei ļoti paveicies, jā, ka ir pašvaldības ēka, tā koka Rīga, kas saucās, jā, un kur ir liela tāda zāle, kur ir ļoti ērti rīkot mantu maiņu, bet tā ir absolūti privileģēta situācija. Jā. Citās apkaimēs pat ne tuvu tā nav, un vienkārši nav tādas telpas. Jā, īstenībā, ja mēs runājam par tiem pašiem, ko jūs nosaucāt mikrorajoni, tas varētu būt diezgan liels izaicinājums. Jā, tas ir. Jo vēsturiski, protams, var atrast kādu, varbūt kādu koncertu, tādu, piemēram, tur kaut kādu koncertu zāli, kas var būt vai kaut kas tāds, ja, kur ir šie foyer, piemēram, es zinu, ka VEF foyer ļoti labi piemērots kaut kādu veidu pasākumiem, piemēram, tur Maskavas, tātad, pareizāk tagad Latgales priekšpilsētā, ja, attiecīgi tā tad ir sporta manēži, piemēram, kur tam līdzīgi varētu notikt. Jā, Sarkandaugava arī patreiz tiek pie savu jaunā paveicies. Bet ejot atkal tālāk, visi jaunie, piemēram, jaunie, es domāju, tie, kas ir jau tur padomu laikā būvēti, un tā, tur tā varētu būt diezgan liela problēma. Jā, tas pasākums, pavisam noteikti mantu maiņai ir divi svarīgi resursi. Viens ir telpa, un otrs ir cilvēku resursi, jo mēs visi to organizējam brīvprātīgi, un līdz ar to mums ir brīnišķīgi brīvprātīgo kopienu, kas padara to pasākumu iespējamu, citādāk mēs, tā kā tas vienkārši nenotiktu. Bet jā, protams, ka telpas ar telpām mums ir ļoti pamaicies, mums ir ļoti skaistas telpas, ko Rīga ir vienkārši fantastiska vieta, kurā atmosfēra ir brīnišķīga, un tā noteikti ir arī daļa no pasākuma veiksmes atslēga, tā kā daļa no tā visa, kāpēc mums tā ir veiksmīgi sanāk. Ja kāds vēl nav bijis koka Rīgas, ja šajā attiecīgi ēkā uz lietu, tad var aiziet apskatīties. Krāsotāji 12. Krāsotāji 12. Ir 12, es nezinu pārlieku. Bet nē, jā, tas ir mantu maiņa 5. aprīlī, ir ļoti labs iemesls aiziet arī apsīties uz koka Rīgu, pavisam noteikti. Grīziņkalnu arī pastāvēt tiem, kas vēl. Kā tīri tehniski, kā šis pasākums notiek? Tā tad var nākt, tad mēs jau sapratām nākuši grib, un tas mantas, tā tad kā notiek tas pats maiņu process? Mums par šo ļoti daudz jautājumu, jo, protams, ka koncepts ir diezgan jauns, un kamēr, man liekas, ir viegli saprast, kā norganizēt mantu maiņu ar 5 draudzenēm vai 5 draugiem, kā norganizēt 700 cilvēkiem, vai ne? Un mēs par to arī esam daudz domājuši, kā to izdarīt. Bet mēs esam diezgan veiksmīgi formātu atraduši, un cilvēki bieži vien tieši tā arī prasa, vai man tur ir jāstāv un jāmēģina iemainīt kādam tas savs puķupots vai tas savs blenderis, vai ne? Un nē, tā galīgi nē, tas notiek ļoti vienkārši. Mēs aicinām cilvēkus pirms pasākuma atlasīt līdz 10 mantām, kas ir labā lietošanas kārtībā, tīras ar visām nepieciešajām detaļām, lai tas funkcionētu. Piemēram, ja tā ir elektronika, lai tur viss ir kārtībā. Un mums bieži vien mēs tādu cilvēkiem sakam tad ļoti vienkāršu izvērtēšanas kritēriju, tā, lai nebūtu nērti atdot mīļam cilvēkam. Tad labā lietošanas kārtībā līdz 10 lietām, un tas var būt drēbes, tas var būt grāmatas, tie var būt augi, sadzīves, elektronika, diezgan plaši. Mums ir arī, protams, saraksts arī ar lietām, ko mēs neņemam. Lielākoties tas ir valstī aizliegtas vielas vai ieroči, tādas lietas, bet saprāt robežās mēs ņemam lielāko daļu no lietām, un ar šīm mantām nākat uz pasākumu, telpā atrodat mantu maiņas, mantu pieņemšanas punktu, un tur ir brīvprātīgie, kas jūsu mantas pieņems, ātri apskatīsies, sašķiros, un tad tālāk nodos brīvprātīgiem, lai viņi izkārto tās zālē. Un, piemēram, tu, Edgars, kad tu nāc uz mantu māju, tad brīdī, kad tu nodevis savas mantas, tu pēc tam vari mierīgi doties zālē un sākt skatīties, ko brīvprātīgai jau ir izkārtojuši zālē. Tev vairs nav par savām mantām vispār jāuztraucās, tu vari iet baudīt pasākumu. Un pasākumu tur baudīt arī dažādos veidos. Mums vienmēr ir darbnīcas. Piemēram, šī pasākumā mums būs velodarbnīca, tieši uzsākoties pavasara sezonai un velosezonai. Cilvēki varēs uzfrišināt saviem veļukiem riepas un tur ieļot ķēdes un tā sagatavot braukšanas sezonai.
Mums vienmēr arī, mēs padomājam arī par jaunākiem apmeklētājiem, mums vienmēr kāda bērnu darbnīca, bieži vien mums ir sietspiedi. Bitībā mums tā sietspiedi ir vienmēr Jā, šoreiz 5. aprīlī nebūs. Jā, mums lielākoties arī sietspiedas darbnīcas, kurās ir iespējams iegūt kādu, paņemt no pakaramā tēkraku un uzspies Krīziņa kalna brīnišķīgo logo. Un mums vienmēr arī ir ēdinātāji. Lai ir tāda pilna sestdienas pieredze, kur var atnākt, pavadīt laiku, parunāt ar kaimiņiem, papļāpāt, uzēst, piedalīties kādā darbnīcā un tad attiecīgi arī pamedīt pērles. Un cilvēki var paņemt līdz 10 lietām, tad kad tu atnāc... Atnes 10 un aiziet ar 10. Tu vari atnest vienu lietu, ja tu vēlies, bet galvenais ne vairāk par 10. Okay. Un tu vari paņemt līdz 10 lietām, vai arī vienu. Tas ir tad izrobežās. Vai ir kaut kādas vērtības mērs, ja es pirms tātad, ja pirms es atnesu kaut ko mazvērtīgu? Nē, bet patiešām mūsu galvenā vēlme ir vienkārši, ka cilvēki, mēs gribam iedzīvināt patiešām aprits ekonomikas principus, un mēs gribam, lai cilvēki pirms viņi met ārā kaut ko vai noliek pie miskas ar cerību, ka kāds turienes paņems, vai viņi paskatās uz to lietu un padomā, man liekas, ka šis kādam varētu noderēt, jo tas vēl ir lietošanas kārtībā. Līdz ar to tu vari atnākt ar grāmatu un aiziet mājās ar uzvalku, globusu, jaunu mīļāko tējas krūzi un, ko nu vēl tur, nezinu, smuku kaktusu. Un tu vari atnākt ar vienu lietu un aiziet ar 10 vai otrādāk, un tam nav nekāda saistība ar to lietu vērtību. Tas pirmais variants pat ir labāks, ja jums mans vienmēr paliek pāri. Jā, to es gribēju jautāt, ko jūs tālāk darat ar to, kas paliek? Mēs ļoti lepojamies ar to, ka... pirmkārt, mēs patiešām ļoti cenšamies pieņemt tikai mānas, kuras ir lietojams, kuras kāds pēc tam var arī paņemt. Līdz ar to mēs tomēr cenšamies tā uzmest tām mantām un nepieņemt lietas, kuras nav atbilst mūsu kritērijiem. Bet tad, tas, ar ko mēs ļoti lepojamies, ir tas, ka mūsu izmetamais maisiņš parasti ir tādas lietas, kas patiešām mums ir jāiemet miskastē, ir viena tāda maza rimī maisiņa papīra apmērā. Tas, kas mums paliek pāri, mēs ziedojam tālāk. Mēs ziedojam biedrībai Tavi draugi un Otrajai Elpai. Es vienkārši klausos ar tādu sajūsmu, es nepārtraukti nevaru savilkt kopā ar to, ka mēs runājam par brīvprātīgo pasākumu, ko organizē brīvprātīgie, jo man tas izklausās pēc tāda ļoti liela pasākumu, kas... Jā, tā arī ir. Es domāju par lielu pasākumu, ko organizē milzumu lielu profesionāļu komandu. Tas tā, kā lai saka, tas nesot kautrīgi, mēs patiešām... Mums vienkārši ir brīnišķīgi cilvēki. Cik cilvēki organizē? Mēs parasti esam tā no 5 līdz 7 atkarībā no tā, cik cilvēki var pieslēgties. Kas organizē? Un tad ir tie brīvprātīgie. Un tad ir brīvprātīgie, jo ir noteikts darbs, kas notiek pirms pasākuma. Un tad, protams, ka mēs esam vairāk cilvēki pašā dienā pirms pasākuma un pasākuma dienā, jo tur mums vajag vairāk darba rokas. Tad sanāk, iepriekšējā pasākumā es zīmēju tos taloniņus brīvpusdienām, brīvprātīgajiem. Tad man šķiet bija 20 taloniņi, kaut kas tāds. Tad tie bija 20 cilvēki, kas ir pelnījuši paēstīt. Nopelnījuši pēcdienas. Es tikai arī skatītājiem gribu piebilst, ka es esmu bijis šāda tipa pasākumos arī ārzemēs, un tas ir ļoti, ļoti forši. Un ņemiet vērā to, ka mēs tiešām nerunājam par nevajadzīgo mantu izmešanu. Mēs runājam par to, ka tu nodod tālāk tās lietas, kuras tev ir kalpojušas, bet tev ir žēl tiešām to izmest ārā, jo tu labi jūt, ka tas kādam var noderēt. Un ir ļoti daudz stāsti, kad tiešām cilvēki atrod sev ļoti interesantas lietas un pat ir bijuši, ka atrod sev jaunus hobijus un atrod interesantas lietas un tā tālāk, jo mantām ir vērtība un šādos pasākumos paturiet prātā, ka tās lietas, ko jūs tur dabūsiet, aiz tā arī ir īpašs stāsts, un jūs jau kaut kādā brīdī varat jau arī sākt vai būt kaut ko kolekcionēt vai vēl kaut ko. Viennozīmīgi. Jā, un tad tieši par šo runājot, man ir kaut kādas vairākas lietas, par kurām, kas man liekas mums visiem ļoti sagādā prieku, kad mēs viņus redzam. Viens ir
ir cilvēki, kas nāk uz pasākumu atnest mantas un saka, nē, man neko nevajag, es neko neņemšu, es tikai nodošu savs, man neko nevajag. Un tad tu redzi, ka tas cilvēks, protams, staigā apkārt un bišķiņu uzmet aci, kas tur kur, un atrod kaut kādu vienu lietu, par ko viņš nenormāli priecīgs. Un, protams, katram tā ir sava. Un tad otra lieta, kas, protams, vienmēr arī sagādā prieku, ir redzēt, ka cilvēki, kuriem ir nepieciešamība pēc kaut kā, ka viņi tur to atrod. Un tas, protams, mums arī ļoti silda sirdi. Un redzēt cilvēkus no ļoti jauniem un maziem cilvēkiem līdz cilvēkiem ļoti cienījamā vecumā. Mums patiešām ir visu pauģu cilvēki, kas nāk, un tas patiešām ir tāds starppauģu, starpkaimju un pat starppilsētu pasākums. Un par drēbēm runājot, tur ir ļoti daudz arī visādas zīmolīgas drēbes, tā kā... Jā, bet... Tā kā pērļu mednieces un medniekus, 5. aprīlis, Grīziņkalna, tātad pie Grīziņkalna parka tā, kas ir tā daļa Jāņa Asara iela. Tur, man liekas, pirms kāda gada, pusotra gada bija tieši konteiners, kur varēja nodot apģērbu, bet tagad vairs nav, vismaz kā es piefiksēju, tas ir tā kaut kādī... Nu, ar tiem konteineru vispār viņi, es sapratu, par ko tu runāji, bija parkā, bija abos parkos. Jā. Gan Ziedoņdārzā, gan Grīziņkalna parkā viņus noņēma. Jā, tas man kaut kādā likās. Stadiona augšielas galā bija. Jo es ik pa laikam baigi forši izmantoju, un tad attiecīgi bija. Nu, vēl tad tiksi palikuši, tad ir aiz Ekas, pret otru pusi, pret Tālincils pusi, principā pretī Arsa Frānu fasādi no Tālincils. Tur pagalmā ir. Un tad vēl ir tā Zemitānu ielas un Baronu ielas krustojumā. Tur pie iebraukšanas tajā industriālajā teritorijā, es viņu tā sauku par industriālu, tur uz stūri. Tur ir. Un kur vēl bija? Kur vēl es redzēju? Man liekas, vasarā Getlagējums teritorijā. Un vēl, man liekas, bija arī pie būvniecības ABC. Tas ir tiem, kas attiecīgi nepaspējas, piemēram, ar drēbes. Jā, vienīgais... Kas tam var nodot? Man šķiet, ka idejiski tie konteineri ir, teorētiski tie konteineri ir laba ideja, bet man liekas, ka praksē cilvēki joprojām nav līdz galam sapratuši, ka tie konteineri ir domāti priekš joprojām lietojamiem apģērbiem. Jā, tur nav. Un tas, kas ir problemātiski, ir tas, ka patreiz īsti nav ko iesākt ar tekstilu atkritumiem, kurus nav kur utilizēt, un tad man liekas, ka cilvēki joprojām bieži jauta šos konteinerus un tur ievieto tekstilu atkritumus, kas vairs nav izmantojami. Tāpēc man tomēr liktos, ka ja jums ir lietas un apģērbs tieši, kurus jūs vēlaties nodot tālāk, man liktos, ka ir labākas opcijas, ja nevar paspēt uz mantu mājiņu, vienmēr ir otrā elpa, ir tavi draugi, tagad arī tāda paša veida veikals, kur arī var nodot apģērbus. Es personīgi droši vien, kad izvēlētos tās opcijas. Okay. Nu, vienmēr sakot, iespējas vienmēr ir galvenais tikai atcerēties. To vajag darīt. To vajag darīt, un mēs jau vairākus gadus jau dzīvojam aprits ekonomikas ekosistēmā, un tas sāk attīstīties aizvien vairāk. Par Grīziņkalnu nākotnes skatījumā, es arī pieminēju sākumā, Grīziņkalns tiešām fantastiski mainījies. Mēs varam minēt, tātad jūs tikko arī pieminēt Ars, šī atjaunotā, Daugavas stadiona komplekss atjaunotais, Nu, pie jums tad jau 2 gadus ekonomikas kultūras augstskola. Es esmu skatījies plānu par Zemitānu stacijas šo te mobilitātes punktu, kas, manuprāt, ir arī fantastiski ideja, un tagad kā tas mainās. Tad tur pie Zemitānas stacijas ir, manuprāt, Grīziņdārs. Tur arī viss noteikti. Kā jūs skatāties attiecīgi uz nākotnes plāniem? Ko jūs vēl gribētu redzēt, un ko vajadzētu vēl tās tīri strateģiski, lai Grīziņkalns kļūtu vēl labāks? Nu, tādā pilsētvidas tēmās, tas ir, protams, nekad nebeidzamais. To mēs bet, man tomēr, mēs, vismaz tas arī, par ko mēs vienkārši arī iestājamies un par ko mēs cīnamies un tur tracinam Rīgas pašvaldības departaments, mēs vairāk par tādām pamata vajadzībām. Tā ir droša un ērta pārvietošanās ar kājām.
jebkuram iedzīvotājam, arī tādam, kurš ir ļoti maziņš, kurš iet 2. klasē pats uz skolu. Un arī tādam, kam ir pārvietošanās grūtības. Tad tā ir vidas pieejamība, tas ir apmaļu nolīdzināšana, tad tas ir gājēju pārējais, drošas un visos krustojumos, ne tikai tur, kur ērtāk mašīnām, un par šādām lietām un par ietvēm atjaunotām, ka tās ir tās. Man personīgi, kas man ļoti, ļoti patīk, ka pa Pērnavas ielu vairs nebrauc smagās automašīnas. Tas, manuprāt, tas ir fantastiski, jo varbūt tagad to nejūt, bet to jūta, kad šīs automašīnas pārvietojas. Un īstenībā to vaiprātīgo kravas mašīnu daudzumu jūt arī tie, kas devās uz parku, jo tomēr Pērnavas iela ir tāds tā kā robežas šķirtnes starp to apkaimu, kur ir tie 12,000 iedzīvotāji un parku, tā kā tur arī. Parks jau ir fantastisks. Un man liekas arī tur tiešām tās visas iespējas, kas ļoti daudz, kur nav, piemēram, suņu laukums, kas es tam, citos parkos es tā baigi neesmu atticis. Grīziņkalnā sanāk, tikai es negribu samalot, bet var cikot Rīgā ir mazāk par 10 suņu laukumiem uz visu Rīgu, un no tiem 2, tā pa lielam skatoties ir Grīziņkalnā. Ziedoņa dārzā un Grīziņkalnā. Jo tas tiešām ir ļoti patīkami arī, kad no rīta bieži vien ar kājām eju uz augstskolu, tad ieejot attiecīgi es vienmēr izēju to loku, kas ir, tas esmu pat izmērījis, ir vesels kilometrs. Apkārt apiet parkam ir tieši kilometrs, bet tas kilometrs viņš paiet tik patīkami, jo tu vienmēr redzi, ka cilvēku mobilitāte, tur vienmēr kāds skrien, kāds nūjo, notiek kaut kas. Jums, starp citu, kas arī es oficiāli lasīju, Grīziņkalnā ir oficiālai sauļošanās vieta, vai kā viņš saucās, sauļošanās placis, vai kaut kas tur īpaši. Par dienvidu sauļošanās nogāzi. Jā, bet es biju izlasījis arī kaut kur internetā, ka tā ir oficiālā sauļošanās vieta. Un tas patiešām tā bija, jo man tā baigi interesanti likās, es vienreiz biju izgājis ārā tātad pauzē un paskatījos, ka tur ļoti, ļoti daudz cilvēku tieši vienā vietā tur attiecīgi arī sauļojas. Beigās es tā ieguglēju sauļošanās Grīziņkalnā un tur bija tā rakstīts, ka daudz cilvēku, ka viņš tā kā ir uz tās nogāzes. Bet tā pati nogāzīt vai nekur, redz, kas vēl notiek tādā nogāzē. Grīziņkalna apkaimes biedrība parasti augustā, vai ne? Jā, parasti augustā. Organizē kinovakars. Ār kinovakars, kas ir patreiz notikuši jau 2 reizes, un ir arī bijuši brīnišķīgi apmeklēt pasākumi, un jau apkaimē iemīļoti un gaidīti. Jo man liekas, es jau sen jau tā iedomājos, ka būtu superīgi izmantot to dabisko nogāzi, kur var sēdēt cilvēku zālītē, tādā kā piknika formātā, un tad lejā ir ekrāns un skatīties. Agrāk man tas bija tikai tādās manās domās. Bet tad, tāpēc ir forši, ka ir vēl tā, kopiena, ko mēs minējam, tas būs vārds. Un, ka ir cilvēks gatavi, pamēģinām, izdaram, Un vēl no tādiem plāniem, es saprotu, ir arī ideja par tātad stacionāro Grīziņkalna tirdziņu, vai ne? Kas Jāņa Asara un Pērnavas. Par tādām garlaicīgām pamatlietām. Nē, pareizi. Bet tā ir tāda bāze, kas ir ļoti, ļoti svarīga, ja gribās saglabāt apkaimē vispār iedzīvotājs, lai vispār ienāktu cilvēki studiju gados, lai ienāktu apkaimē, viņiem tomēr viņi var kaut kā skatās, kur viņi tur dzīvos, un tad, lai tas students, kurš ir izveidojis ģimeni, lai viņš vispār tur paliktu, tad tur tie bērndārzi, Grīziņkalnam tādā ziņā tur ļoti daudz tādu pamatlietu, kas citur vienkārši nav, ir tie parki viens otram ļoti tuvu, ir ielas ar kokiem, kas ir arī ļoti rēti, un tā sistemātiski tas ir bijis, ir ielas, kur joprojām koku nav, tā kā Cilā vēl gaidam kokus grunta iekšā. Un ir ļoti daudz bērndārs, un ir labas apkaimes skolas, un tas ir tāda ļoti laba bāze, ka principā, ja savat kārtībā to pamata vajadzību infrastruktūru, kad ir droša, ērta pārvietošanās ar kājām, pamatā ar kājām, tad mēs vispār pārējais jau atnāk pats. Tad ienāk mazie uzņēmumi iekšā, jo ir cilvēki, tad ir dažādu pauģu cilvēki. Tur tā ģentrifikācija, tā kā neizbēgama. Protams, tā ir neizbēgama. Un tad... Par maziem uzņēmumiem runājot, labo mani, es kļūdos, bet vai nav tā, ka kopš Grīziņkalnā ir aktīva biedrība, arī ir vairāki uzņēmumi, kur ir priecīgi ienākt apkaimē, jo viņi zina, ka būs cilvēki, ar ko sadarboties. Man, piemēram, prātā ir 2 pavisam noteikti.
Nu, man jau var tā liekas. Nu, Grūti tā teikt, bet, lūk, bet tad ir tas tirdziņš, tad pirms, tad 2023. gadā, tad man droši vien jāizstāsta, kas ir līdzdalības budžets, tad droši vien. Tad arī šogad, ja es nemaldos, līdz 31. maijam, tas parasti ir tad jebkurš iedzīvotājs, gan jebkura Marta, gan jebkurš Edgars, gan jebkura biedrība var iesniegt projektu, tad tādu ideju par projektu, un šogad, ja es nemaldos, par vienam projektam bija 250,000, tad tas ir, un šogad var būt ne tikai uz pašvaldības zemes, bet arī uz privātas zemes. Tikai viņai jābūt publiski pieejamai. Var iesniegt savas, līdzdalības budžeta projektu konkursus, var iegooglēt un paskatīties. Tā mājaslapa ir balso.riga.lv. Jā, un tad katru gadu sanāk, tad tajā maijā iesniedz savus projektus, tad viņus tur visu vasaru pašvaldības departamenta pēta, vai tur viss ir kārtībā, un tad oktobrs ir tā jautrākā daļa. Es neesmu droši, vai šogad būs tieši oktobrī vai novembrī, tas jāpaskatās, bet tad ir tā balsošana, ka jebkurš var balsot, un šogad varēs sanāk šis te konkurss noteikti katrā pašvaldībā šogad, jo tas ir likuma noteikts, ka obligāti jābūt tādam līdzdalības budžetam. Kuru sadalījumu tad izvēlās konkrētās pašvaldības iedzīvotāji. Tātad šogad balsos tikai rīdzinieki par Rīgas projektiem. Vairs nevarēsim zvanīt Latgales vecmamām. Ļoti labi. Lūk, tā kā, tas tāds ļoti, ļoti foršs instruments, un Grīzīnkalna apkaimes biedrībā šos abus 2 gadus, kad mēs esam piedalījušies, abus gadus mēs esam arī bijuši vienu no uzvarētājiem, kas ir tikuši pāri tai izšķirošajai robežlīnijai. Tā kā, un tad būs Grīzīnkalna laukumu. Virzam uz priekšu, un tad sanāk, idejas, ka ja viss būs kārtībā, vajadzētu būt tā, ka vasaras sākumā viņi jau to pirmo kārtu, ko iedzīvotāji iebalsoja, ka viņi sāks jau būvēt, Šis atkal ir stāsts par to, ka iespējas ir, un iespējas ir daudz, tikai ir jāsaprot to, ka tas viss nāk no mums, no cilvēkiem, kas attiecīgi to uzņems. Un tas arī bija šī raidījuma stāsts. Mēs jau gan arī vai stunda ir pagājis par to milzumu liels prieks. Mēs nepārtraukt arī caur šo te labo piemēru par mantu maiņas attiecīgi pasākumu izgājām cauri arī visam tam kopienas stāstam. Man liekas, ka cilvēki, kas mūs klausījās, varēja un skatījās, varēja patiešām aizdomāties līdz tam, ka pilnīgi viss ir iespējams. Tikai ir jāsāk ar sevi, un tas ir tas pats galvenais, ko mēs nepārtraukti arī gribam caur šiem podkāstiem arī sludināt. Un, manuprāt, man liekas, ka vēl tāds ļoti, ļoti svarīgs aspekts būtu jāliek uz to, ka šīs apkaimes un kopienas ir tagadējās un nākotnes demokrātijas pārvaldes forma, un tas būtu jāsaprot. Man liekas, ka jo mēs tik un tā kaut kādā brīdī ir jāsaprot to, ka tie cilvēki, kas tur dzīvo, ir vissvarīgākie. Un attiecīgi par to, ko mēs gribētu redzēt, Grīzīnkalns tāpat kā Rīga nekad nebūs gatavs. Tā kā, protams, ir jāsaprot, ka mēs 35 gadi tikai dzīvojam attiecīgi tādā brīvā demokrātijā, un mēs, protams, aizbraucam uz jūs pieminējāt Dāniju, piemēram, Kopenhāgenu, daudz ko citu, un tad gribam, lai tas arī būtu Rīgā un daudz kur citur, bet tas ar laiku būs. Vienīgi, man liekas, ka mums vairāk vajag aizdomāties, vairāk skatīties uz mūsu kaimiņiem, kas ir Tallinā un Viļņā, kas arī nedaudz ir priekšā, bet cik es esmu lasījis ziņojumus un pētījumus, tad arī ļoti daudz, kas Tallinā un Viļņā notiek tieši pateicoties biedrībām, kopienām, un šeit ir jāsaprot, ka pašvaldības loma bez šaubām ir svarīga, bet viss nāk tikai vienīgi no cilvēkiem. Mēs esam atbildīgi pirmkārt par savu dzīvokli, kurā mēs dzīvojam, kā mēs to uzturēsim, pēc tam jau kā mēs ar saviem kaimiņiem vienosimies par mājas uzturēšanu, tātad apsaimniekošanu, siltināšanu un visu pārējo, un tālāk mēs jau skatāmies, ko mēs gribam, kādus pasākumus, ko mēs gribam mainīt, mēs stājamies biedrībās, meklējam savus attiecīgos dombiedrus un daram, un viss izdosies. Ja? Paldies abām Martām! Paldies! Un lai jums veicās, un lai Grīzīnkalns kļūst vēl skaistāks un plaukstošāk. Jā, paldies! Paldies! Jā, paldies atā visiem!